Sveiki, labdien! Esmu Adrians Adītājs. Es dienēju Valsts aizsardzības dienestā gaisa spēkos. Un šodien es jums pastāstīšu par visu ekipējumu, kas tiek izsniegts katram vada karavīriem. Tātad mums ir super siltie cimdi, kas var pārvērsties no pirkstēņiem uz dūrainīšiem. Tie ir tiešām ļoti silti, ļoti patīkami, izcili, es teiktu. Mums ir vēl otrs komplekts ar cimdiņiem, bišķiņ siltākam laikam. Mums ir balaklava, lācītis, pončo par pakārst ar kokiem, lai nelīst virsū uz lietus. Tālāk mums iet maskēšanās komplekts, ziemas maskēšanās komplekts. Mums iet guļamais, ziemas siltais tērps, ziemas jaka, ziemas kombinzona bikses. Gore-Tex, kad ir lietains un slapšs, mēs velkam virsū, lai nebūtu augsti un lai nesaslapinātos. Ir divas formas. Viena ir man virsū, un šī būs rezerves forma. Tālāk sekos rudens, ir pavasara jaka siltākam laikam pret lietu un vēju. Ir overbūti, ko mēs velkam virsū saviem apaviem. Divi veidi dvielīši. Karavīriem vienmēr jādzer ūdens, daudz un dikti ūdens. Tā kā ir veselas divas blašķas, vienmēr pilnas. Tad mums seko ēdināšanas komplektiņš, nazītis, tur ir kaut kas labs. Tad mums iet kramiņš. Mums ir, lai uzsildītu teju, kafiju, mums ir arī šāds teju komplektiņš ar gāzes balonu un degli. Savienojam un izmantojam. Strīķis, lai kādu sasietu, kaut ko piesietu, nostiprinātu, ļoti noderīgs. Lāpsta, lukturīts, šūšanas komplekts, maz drusciņu orientēšanās, pats galvenais magaivrene, bez tā nevar iztikt neviens karavīrs. Divu veidu brilles, putekļu brilles, aizsargu brilles, kuras mēs velkam lauka apstākļos, lai nesavainotu acis. Mums iet krūzīte, un to var izmantot arī kā zupas bļodiņu. Tālāk mums iet ķivere, elkoņu un ceļu sargi, apavi. Šie ir vasaras apavi. Kopā mums tiek izsniegt trīs apavi pāri, 2 ziemas, 1 vasaru. Tālāk mums sekos uzkabe ar bruņplāksnēm un tādu jostu, kas stiprinās un papildus var piestiprināt klāt somiņas. Rolmatiņš, lai nodarbotos veiksmīgi ar jogu un ar sportu noteikti, iet alfa somiņa, un šeit arī ir lielā 3-dienu soma, kurā viss šis burvīgais komplekts ir ietilpts. Un šis tiek izdots katram karavīram.